saimnieki, tie, kuri meklē šķirni priekš agras sējas, tad šita būs tā pareizā. Jo iesējot čitu agri, viņa nepāraug rudenī. Un jums neradīsies galvas sāpes par to, kad augi būs pārauguši. Visi tie, kam sanāk sēt rapsi jau jūlija beigās vai augusta pirmajos datumos, šita neliks vilties. Viņa nav liela auguma šķirne. Un visi tie, kas baidās par to, ka rapsis var saveldrēties, tad šī šķirne nesaveldrēsies. Šī šķirne veido tādu kā slotu. Viņai ļoti spēcīgi ir attīstīti ne tikai centrālais dzinums, bet arī sānu zari. Un jo viņai ir vairāk vietas, jo viņa var vairāk zaroties. Un tagad paskatāmies produktīvo masu. Ja mēs paskatāmies produktīvo masu, tad tā arī ir iespaidīga. Un tā ir tā galvenā, kas mums veido mūsu gaidāmo ražu. Nākamais, kas ir šai šķirnei, ir ļoti laba izturība gan pret fomozi, gan pret dzelteno krustdziežu vīrusu un arī pret verticilāro vīti. Tie, kuriem nesenāk ievērot augu maiņu, atkal risinājums ir čita. Nogatavošanās laiks ir vidējs, nebūs ļoti agrs, bet nebūs arī ļoti vēls. Par ziemcietību šeit uztraukties nevajag. Sētas šeit ir 35 sēklas uz 1 kvadrātmetru. Un ja mēs paskatāmies par augu blīvumu, tad tas ir pietiekams. Es pat teiktu, ka drusku sabiezināts sējums. Tātad čita izcila raža un augsts eļļas saturs.